Miljoniem gadu Zeme griežas ap Sauli, bet tikai pēdējos 2 gadsimtos uz planētas Zeme mīt ātruma cilts. Tie, kam benzīns asinīs. Labvakar! Tie, kam benzīns asinīs. Klāti trešdienas vakars un motorsporta raidījums Ātruma cilts. Iepriekšējā raidījumā jau stāstījām, ka ātruma cilts kopā ar Latvijas Automobīļu federācijas galvenajiem folkreisa aizsācējiem nolēma pārbaudīt, vai tiešām mašīnu šīm sacensībām var uzbūvēt par tik mazām izmaksām un cik ātrā laikā tas izdarāms. Pirmais, ko darījām, noskatījāmies potenciālo mašīnu, to iegādājāmies un vedām pie mehāniķiem, lai sāk automobīlu pārbūvēt. Vai var uzbūvēt folkreisa mašīnu? Un šobrīd teorija rāda, ka var uzbūvēt. Tagad mums būs praktiķi, kas ķersies tam visam klāt un mēģinās pierādīt, ka to arī praksē var izdarīt. Tas ir labākais veids, kā varbūt kādam auto arī beigt savu dzīvi šādā veidā, nevis kaut kur metāla lūžņu lielā kaudzē. Šobrīd ir iztērēti 70 lata mašīnas iegādēji, un tad mēs esam aprēķinājuši, ka mēs varētu iekļauties tajā summā, ko ir noteikusi Autosporta federācija, 950 eiro. Šobrīd izmaksas ir šādas. Automašīnas iegādes 70 lati, dažādi nieciņu auto atdzīvināšanai 200 lati. Un pats galvenais – šodien jau tiek likts drošības karkas, kurš maksās aptuveni 250 latu. Tātad kopā mašīna izmaksās 500 latus, jeb 700 eiro. Nākamajā ātruma cilts raidījumā parādīsim, kā izskatās gatava mašīna un to, kā mums gāja folkreisa sacensībās. Vēl šodien motorsporta raidījumā jūs redzēsiet, kā tie, kas gāzē, gāž dīķī, Valdemārpils ieņem